sākuma gados, kad viņa ieradās Austrālijā, viņai darbs nebija, un viņa auda tautas tērpus, jo kultūras dienas bija Austrālijā. Mums katru gadu, ar 50. gadu laikam sākās pirmās kultūras dienas Austrālijā. Un tās bija katru gadu decembrī, no 26. decembra līdz 31. decembrim. Katru gadu vajadzēja noaust latviešu tautas tērpus korim, latviešu kori bija tad iesākušies un tautas dejotājiem. Un tad daudz prasīja manai mātei, sevišķi, lai viņa auž, tā kā viņa caur nakti bieži aud. Un viņa nopildīja pietiekam naudu ar aušanu, lai palīdzētu nomaksāt mūsu māju Austrālijā. Paps strādāja uz dzelzceļu, kaut gan viņš bija inženieris, bet viņš nevarēja pārmācīties, jo viņš nesaprata angliski, un nekur nekādā iestādē viņš netika iekšā. Tā kā viņš palika darbnieks, melnās darbnieks visu mūžu. Un mamma auda, un viņš strādāja uz dzelzceļu un nomaksāja māju tīri ātri.